Šodien mēs eksperimentā izmantosim 4 koku sugu paraugus. Bērza, eglis, priedes un ozola spēju uzsūkt mitrumu. Un analizēsim, kā tas ietekmē šo koku sugu praktisko izmantošanu. Sveiki, draugi! Eksperimentu veikšanai nepieciešamos dažādu sugu koksnes klucīšus atradīsiet lietkoku čemodāna komplektā. Sauksim talkā jaunos zinātniekus. Čau, Daniel! Čau, Matīs! Sāksim ar koksnes klucīšu marķēšanu, izmantojot katras sugas pirmo burtu. Nomēram klucīšu dimensijas, garumu, platumu, biezumu ar precizitāti līdz milimetram. Pierakstām rezultātus. Liekam klucīšus traukos ar ūdeni. Lai tie neuzpeldētu, izmantojam piemērotus, skolā atrodamus atsvarus un atstājam mirkt vismaz diennakti. Ātrāka rezultāta iegūšanai klucīšus var arī vārīt. Pēc diennakts izņemam klucīšus no ūdens un atkārtoti nomērām dimensijas 3 plaknēs. Kārli, ko mēs varam secināt? Kāpēc dažādas koksnes dažādi uzsūc mitrumu? Atšķirās koksnes struktūra un blīvums. Blīvākiem materiāliem, pieņemsim osim un ozolam, ir mazāk poras, kas savukārt samazina mitrumu uzsūkšanos. Vieglākiem materiāliem, tādiem kā egli, priede, ir poraināka struktūra ar augstāku mitrumu uzsūkšanas spēju.